5. daļa. Tu atrodies jaunā gada laikā, jaunā sākumā. Es paceļu moderno versiju no ķēniņa Dāvida varonīgiem vīriem. Cilvēkus, kas ir pēc manas paša sirds, vīri un sievietes no cita gara, tauta, kolosāli mīlēta, kas saprot to labestību un ka viņam ir uzticēšanās tajā, kas viņam dots, viņu identitāte manīs. Tamdēļ, mīļā, ir sagatavošanas gadu laiks un treniņš, kuram es gribu nodot tevi šī nākamā solī tavā ceļojumā. Visus tavus apstākļus dzīvē es izmantošu, lai vingrinātu un apgādātu tevi šai nākamajai dimensijai garā, kurā es tevi sviedīšu iekšā. Ja tu būsi piekritis šai attīstībai, nebūs iespējas atgriezties. Treniņš iesāksies. Es gribu, lai tu dzīvotu pacelātu dzīves stilu, kur tu apstrādāsi savu dzīvi no debesīm uz zemes. Tas ir, tu dzīvosi no katra vārda, kas iziet no manas mutes. Tu izšķiri īstenību, izejot no svēto garu, un nevis no savu pašu loģiku un spriest spēju. Es iemācīšu tev augstāku izšķirt spējas un domāšanas līmeni, tādu, kas tevi vedīs iekšā varenākā ticībā un uzvarošā, nedzirdētā, pārdabiskā dzīves stilā. Šādi tas notiek. Jo vairāk tu virziesies, jo vairāk tu sapratīsi, un jo vairāk tu tiksi pārveidots. Tu sastapsies ar vairākām un daudz vairākām lietām. Es tevi aicinu pacelātā dzīves stilā, lai tu iemācītos augšām cēlušo dzīves mācību jomas. Es tevi iemācīšu, kā priecāties troņa zālē. Tu būsi ar entūziasmu iemērcēts troņa zāles slavināšanā. Es attīstīšu tavu aizlūgšanu troņa priekšā. Tu ņemsi dalību pravietiskā dialogā, sakarā ar nācijām, tieši kā darīja Jesaja, un tu iemācīsies lūgt kopā ar Jēzu. Tu iemācīsies praktiskus veidus, kā lai sēdēt debešķīgās vietās ar Kristu, un tu ieiesi dziļā vietā, kur ir atpūta. Tu attīstīsi un iemācīsies autoritātes prieku pār ienaidnieku. Tu apņemsi manā klātbūtnē dievišķu militāru izlūkdienestu pret ienaidnieku, kā Elīsa iemācījās toreiz. Pāri visam tu būsi apģērbts manā majestātē, jo tu apkāpsi manu identitāti kā savu pašu, un tava atklāsme tevi vedīs spēcīgos piedzīvojumos, kas pārvērtīs tavu dzīvi. Mīļā, šīs pamācības ir laika ietilpīgas. Es tām dēļ aicinu tevi nodot laiku tam, lai majestāte attīstītos. Ir svarīgi, ka tava sirds ir pāri šalkta ar mīlestību, jo šis gada laiks tev būs ļoti priecīgs, vienlaikus ļoti sāpīgs. Tev sāpes nāks, jo tev būs jāatstāj mācības, kas tev sniegtas, kuras tu atradīsi, ka tās mani neatspūguļo īsti. Tev jāatliek to sānis, to loģiku un spriest spēju, to vietā pieņemjot gudrību un intuīciju. Tu atradīsi, ka zināšanas un pieredzes nav, ko tu esi iedomājusies.
Es celšu priekšā visu reliģisku mācību, kas nestāda mani priekšā tādu, kāds es esmu. Tev patiesi jābūt brīvai, lai tu būtu patiesa strēlniece. Lai atsvērtu tās sāpes, es mēciešu tevi manā priekā. Es tevi kristīšu svaigumā. Tava dzīve būs jauna katru dienu. Tev pastāvīgi jāpraktizē atjaunošanu, jebšu tu zaudēsi kaujas svelmē. Mīļā, neuztraucies par to atjaunošanos procesu. To vietā esi aizrāvusies ar sevi pašu, cik es esmu par tevi aizrāvies. Es tevi spiedīšu caur šauru vietu tā, lai tavs prāts un tavā sirds radikāli mainītos. Sāpēs tikai vajadzīgu laiku, jo mans prieks tevīs vienmēr būs klāt. Nāc ar mani šinī ceļojumā, Dieva mīļotā. Ceļojums pretim manam prātam, kur tavs atjaunotais prāts līdz pilnam kalpos mīlestībai, kas ir tavā sirdī. Esi tagadējā nākotne ar mani. Es te mācīšu, kā lai pārkārtotu tavu patreizējo domāšanu, lai tur iekļautos tava topošā identitāte. Tavai topošai personībai es vairāk labvēlības, tur būs spēks, svaidījums un vairāk no manas klātbūtnes. Es tevi mīlu tādu, kāda tu esi jau tagad. Un es mīlu to tavu kas ir pa ceļam. Es tev mācīšu mīlēt abus un dzīvot abos. Es tev mācīšu, kā ienest nākotni šodien, lai tu būtu brīva no pagātnes un būtu spējīga iepazīt to personību, par kuru es tevi esmu radījis, Kristū. Izšķirt spēja ir varas atslēga. Kā tu raugies uz sevi manīs, piegādās tev uzvaras atslēgu katrā situācijā. Lūk, es tevi jau esmu padarījis par strēlnieci garā. Viss tev ir pieejams. Tev jāmācās iekāpt tajā īstenībā, kuru jau esmu darījis pieejamu tev, Jēzū. Ļauj tai identitātei iesēsties tavā sirdī. Tas ir mans darbs, caur manu atļauju, ka tu ieeji manā krātuvē, nevis caur tavu veiktspēju. Nav runas par to, ka tava veiktspēja tevi ievestu. Ir runas par mājošanu. Mīļā sirds, lūdzu saproti šo. Tu jau atrodies Kristū. Es esmu tevi tur ielicis. Tev nav jāpiestrādā, lai šinī pacelātā vietā ietu. Tas ir tavs mantojums, bezmaksas dots. Mīļā, tev jāpiestrādā, lai tu tur paliktu. Tavs izdarīgums nav par to, ka tu nopelni kaut ko. Pirmam kārtam ir runas par to, ka tu pieņemi, kas tu esi manīs. Tev jāpieņem manu sirdi pret sevi. Pilnīgi iesaisties manā mīlestībā par tevi.